Tad šeit mēs laukumu piesaistam konkrētam mediju kanālam. Mēs zinām, ka šis laukums parādīsies Riga.com visā portālā. Mēs spiežam ķeksi. Tālāk tas, ko mēs redzam. Skatījuma darbdienā viņš automātiski paņems tos rādījumus, kas bija pievienoti pie mediju kanāla. Un šeit iekopēs iekšā. Attiecīgi, ko tas nozīmē, ka tad, kad pircējs plānos šo te dienu, viņam dienā maksimums, ko viņš varēs dabūt, būs 40,000 skatījumu. Bet tālāk jau jūs šeit rakstat dienu, teiksim, tā diena būs 50 lati, un ja jūs ieliksiet 2 rotācijas, tad šis maksimums tiks sadalīts uz 2, un rotācijā katrā būs 20,000 garantēti skatījumi. Un brīvdienā, piemēram, 25, atkal 2 rotācijas, tad 10,000. Jo atkal skatījumi brīvdienā 20,000, tas ir kopējā dienas kapacitāte, brīvdienas kapacitāte. Un sadalot ar 2, loģiski ir 10,000. Tas, kas ir ļoti vēlams, ka mēs nemainam šos te datus. Šos datus nevajag mainīt. Ja ir nepieciešams koriģēt, cik tā kapacitāte šim konkrētam banerim konkrētā vietā ir, piemēram, jūs atklājat, ka jums šis te baneris tieši spēja patiesībā ģenerēt 50,000 skatījumus kapacitāti, tad 25,000 brīvdienā. Tad mēs varam šeit to pamainīt, viss būs kārtībā, bet tad obligāti šeit vēlreiz jāievada 2. Un tas, ko mēs redzam, uzreiz pamainījās garantētie skatījumi. 2, 2, 2, un atkal šeit visur palielinājās. Tas vienkārši ir jāatcerās, ka es atlikšu apakaļ uz 40,000, 20,000. Un atkal, ja kaut kāds izmaiņas tiek veikts par to, cik liela ir tā dienas maksimums, tad vienmēr vienkārši rotāciju skaitu vēlreiz ievedam un veicam šo auto korekciju. Saglabājam, un mēs redzam, ka Riga.com visā portālā ir lielais baneris.